riteņbraucējiem pasaules gals neeksistē. Pasaules gala jau mums pareģot cik reiz pēc kārtas. Kas tur decembrī kaut kāds pasaules gals pienākšot? Viņš jau gājis un nācis daudz reiz. Tā kā riteņbraucēji noteikti, ka izdzīvos. Tā kā tas mūs pilnīgi neņem. Pasaules gals nebūs, jo kamēr Rīgo turpinās savu uzsākto darbu, uzlika pus Latvijas uz riteņa, un lai viņš tik tā turpina. Gals būs veselīgs, ja viņš būs, bet viņā nebūs. Es nezinu, māja kalendārs beidzās 12. gadā, bet kas būs tālāk, kas to lai zina? Viņi laikam tālāk nemācīja saskaitīt vienkārši. Vienam prasīja, viņš ravēja dārzu, viņam pienāca un prasīja, tūlīt būs pasaules gals, ko tu darīsi? Un viņš teica, es turpināšu ravēt. Viņi turpinās braukt. Nu, kaut kā ne, manā visu laiku braucam, kā nav tā gals, tā nav. Tas būs kaut kad vēlāk. Ir jau kādi 4, nav 4 dzīvošā pasaules gali. Nu, tad jau tik drīz nebūs. Tā kā es turpināšu mīties. Šogad prognozēts pasaules gals. Jā. Kā tas uz riteņbraucējiem varētu attiekties? Absolūti neuztiecās. Mēs jau esam citā dimensijā sen jau. Ja nesasniedz finišu, tad tas ir pasaules gals. Un vēl tagad aplaudējam, cik mēs skaļi vien varam ātrākajiem braucējiem. Cēs Valmieras posmā. Nu ir jau drusku žēl, tas šampānietis ir jau drusku žēl. Dzīvo kaut kādā savā pasaulē. Mums nav laika iet bojā pasaules galā.